Tas jau nopietni nestāstas. Jā. Kas nopietni, to nebūs. Tas tā. Pat tādā zināmā laikā, tad viss pēdēja pastāstīt. Jā, starp Ziemassvētkiem un Jauno gadu. Un tā pagājušo reizi jums pastāstīja par Ziemassvētkiem. Varbūt, teiksim, šoreiz par mūsu senču un viņu pamatiem, jo mums jau būtu diezgan regulāri ar to visu jāpieskarās un jāsaskarās. Un, lai, teiksim, iedot aplūkotu senču gadu iekārtojumu kā sistēmu. Gada, nu, teiksim, mums ir tātad ir zināmas aprites, kuras ir stingri noteikts astronomisks. Astronomisks mums ir noteikts diennakts apgrieziens, tātad zemes apgrieziens ap savu asi. Astronomisks mums ir zināms laiks, cik ilgā laikā Zeme aprit ap Sauli apkārt. Un tas ir 365,24996. Tāds joķīgs skaitlis, vārdsakot. Viņš nav vesels skaitlis. 365,24996. Nu, un tagad ir tātad mums mūsu senčiem un nākotnē vienmēr bijis jautājums par to, kā noregulēt šīs 365,24996 dienas gada skaitīšanu. Nu, un tad ir laika gaitā, zināms, pastājuši daudz un dažādi skaitīšanas veidi, kā šo gadu sadalīt, un kā arī šajā gada ritumā atzīmēt daži, teiksim, tādas dienas, tad būtu kaut kāds izcils dienas. Nu, teiksim, tāds svētku dienas, svinamas dienas, astronomiski nozīmīgas dienas un tāds. No to gadu kaut kā sadalīt, to cilvēks jau nevar dzīvot tikai darba rūpēs, viņam vajadzīja kaut kādu priekāru. Mēs esam pieraduši pie gada dalījuma 12 mēnešos un dienu grupējumu pa 7. Bet tā nebūtu nav vienmēr bijis. Ir bijuši arī citi laika rēķini un citi savādāki notikumi. Nu, padomu laikā mums bija, kā sakot, tas svinēšana bija vienkārši. Mēs zinām, kādas svētki bija. Jaunais gads, 1. maijs, oktobra, lielās sociāliskās revolūcijas, tādiem gadiem visiem. Jums priekš pasmaidīšanas atzīmēšu, ka tā maz atkāpe. Nu, bija tas lielisks krievu satiriks Saltikovs Šķedrins. Tad, lūk, 19. gadsimta vidū. Kaut kur tas ir kaut kur ap 1800 kaut kādiem 60 gadiem. Saltikovs Šķedrins raksta par tādu satīru par N pilsētu. Kā, teiksim, tā N pilsēta iekārtot visu tā dzīvi, un tad viņš skatījās 100 gadus uz priekšu. Tā ir fantastika. Kā 100 gadus priekš skatīties? Kā ir paredzēts, ka ir katra māja, un katra māja savs pārvaldnieks, un pie viņa ir spiegs. Tad ir kvartāls sadalīts, kur iet nama pārvaldnieki ienāk iekšā, katram kvartālam savs pārvaldnieks, un pie viņa ir spiegs. Visu to pārvalda pilsētas galva, pie kur atkal ir spiegs. Nu, vai tā nebija tā padomu laikā, nu? Bet caru laikā tā nebija. Tālāk, Saltikovs Šķedrins raksta. Ir katru dienu maršēšana un svinīga lietam. 2 reizes gadā bija sevišķi liela maršēšana ar sevišķi lieliem svētkiem. Vienreiz pavasarī, vienreiz rudenī. Nu, paklau, nu. Viņš 100 gadus priekš to rakstīja. Šitā sistēma brūk kopā. Tā. Nu jā, tad bija tā. Tātad tas ir tāda no viena svētku sistēma. Nu, ir tagad cita svētku sistēma. Mums, kā sakot, tāda.
Kā mainās kaut kādas varas, kārtība, teiksim, tur kaut kādas ticības, reliģijas. Tā viss tā svētku sistēmas mainās. Varbūt tomēr atskatīsimies uz vērtībām, kuras ir nemirstīgas. Jo pie šiem nemirstīgajām vērtībām vienmēr visas jaunās varas, lai kāds viņas nebūtu, cenšas pieregulēties klāt. Un tā mūsu senčiem bija gada dalījums, ko varētu saukt par dabisko dalījumu. Es stāstīju par ziemas saulgriežiem. Tad tas ir tas laiks, kad saulīte savā ritējumā ap zemi, vismaz mums zemes vērotājiem no zemes tā izskatās, savā lēktā aiziet vis tālāk dienvidos un savā rietā ir vis tālāk dienvidos. Kad viņi aiziet šajos galējos punktos, tad ir pati visīsākā diena, pati visgarākā nakts, kas ir 3 garāk pa dienu. Tie ir ziemas svētki. Tad saulīte pagriežās un ar katru dienu viņa lec drusku tālāk uz ziemeļiem, riet drusku tālāk ziemeļos, līdz nonāk otrā galējā situācijā, pēc pusgada. Pēc pusgada Jāņos ir pati garākā diena, pati īsākā nakts, un ja Ziemassvētkos diena bija 3 reizes īsāka par nakti, tad Jāņos diena ir 3 reizes garāka par nakti. Un tā viņi tajā dienā, saulīt Jāņu dienā, sasniedz galējos ziemeļu punktus, gan lēkta, gan rieta vietās. Un atkal no šī brīža viņi sāk nākt atpakaļ. Uzzīmējiet seno zīmi, ko sauc par Dieva krustu, zelta krustu vai slīpo krustu. Tas ir tāds. Viņš ir precīzi, kas ir 90 grādi, tas ir precīzi 90 grādu krusts visās vietās. Šāds krusts veidojas tikai mūsu platuma grādos ap 56. 57. ģeogrāfisko paralēli. Un šis krusts ir mūsu ornamentos, tad mūsu senči ļoti labi zinājuši šo ģeometrisko sakarību. Un šajā krustā šīs līnijas varat pievilkt klāt, tad šī līnija ir precīzi ziemeļa austrumi, te ir ziemeļa rietumi, un tā ir Jāņu, tas ir Jāņu loks, un varētu uzzīmēt tādu figūru, cilvēku figūra, šādā veidā. Tas ir Jāņu zīmējums, Jāņu simbols. Un otru figūru uzzīmējiet tādu. Tie ir Ziemassvētki. Tās ir saules lēktu un rietu vietas. Tātad Ziemassvētkos saules lēktu un rietu vietas attiecīgi ir dienvidu austrumi un dienvidu rietumi. Jāņos ir ziemeļa austrumi un ziemeļa rietumi. Tuvojoties šiem galiem punktiem, saulīt it kā vairākas dienas bezmaz lec un riet tajā pašā vietā, un tad viņi sāk nākt atpakaļ. Sāk nākt atpakaļ šinās lietās. Tāpēc tā sauc par saulgriežu dienām. Tie ir saules grieži. Vārdu saulgrieži ļoti bieži lieto pilnīgi nepareizi. Attiecībā uz pārējām svinamām dienām, kuros nekāds saulgrieži nenotiek. Saulīte turpina savu gaitu. Un tā ar Jāņi un Ziemassvētki dala gadu tieši uz pusēm. Nosacīt tieši, kā sakot, viņš nav
ideāli vispār nevar pārdalīt. Nosacīti dala, teiksim, uz pusēm. Tātad no Jāņiem līdz Ziemassvētkiem. Tas ir tātad tie vairāk, teiksim, gaišais periods, un no Ziemassvētkiem līdz Jāņiem tad būtu it kā tas otrs periods. Savukārt atkal nāk vēl divas lielās svinamās dienas, kuras dala to atkal, kā sakot, šos te 2 pusgadus dala savukārt uz pusēm. Un tā ir lielā diena un miķeļi. Lielā diena, tad, kā es teicu, tad ir pavasara puse, tas ir tad ziemas pusē, visu laiku nakts ir garāka pa dienu, bet pamazītiņam tā līdzsvars aug, un pavasara punktā ir tieši saulīte, tad vēl atkal uzzīmēt vienu šēmu, satiecās uz lieldienām un miķeļiem. Tā uzzīmē, tad šī vertikāli, un te ir rietu un lēktu virzieni. Vai jums šī figūra kaut ko neatgādina? Pilnīgi pareizi. Tas ir tas ir lieldienas simbols. Sens dabisks simbols, un nav nekāda cita simbolika, ko meklēt. Tieši tā tas ir. Tas ir krusta simbols. Un tu vēl meklē citu simboliku. Saulīte šajā dienā lec tieši austrumos un riet tieši rietumos. Kā teikt, lec pretī riet vietai. Mūsu senčiem bija 3 ļoti lieli svētki. Tie bija tādas lielās svinamās dienas. Svētki tie Ziemassvētki. Un vēl kāds pie svinamām dienām tika pieskaitīti lielā, tātad Jāņi. Un lielā diena, tas bija, kā sakot, tie bija lielies. Tad, lielās svinamās dienas. Jau, kā sakot, tad mazāk tika atzīmēta miķeļu diena nosacīta. Un tas ir rudenī, kad saulīte, kā sakot, kad vēl diena garāk pa nakti, bet saulīte katru dienu iet uz leju dienvidiem. Un miķeļdiena atkal, kā sakot, ir tieši šitā pat krusta zīme veidojās. Saulīte lec tieši austrumos, riet tieši rietumos. No lielās dienas līdz miķeļiem tas ir vasaras laiks, vasaras pusgads. Un no miķeļiem līdz lielajai dienai tas būtu ziemas pusgads. Tā mēs iegūstam gada dalījumu 4 daļās. Tātad šīs 4 daļas būtu no Ziemassvētku līdz lielai dienai, no lielās līdz Jāņiem, tālāk Jāņi miķeļi un beigās miķeļi Ziemassvētki. Vidēji katra šī cikla garums ir 92 dienas. Vai to jūs ziniet, kad katram dalot gada 12 mēnešos, tas ir radīts Babilonijā šāds gada dalījums, kad mēnešu dienas nav vienādas. Teiksim, mēneši ar 31 dienu, 30 dienām, un ir viens mēnesīs, kuram tikai 28, 29 dienas. Te viss ir tāds leģendas, kāpēc tas ir, kad tā sakot, kas bija cienījamāks valdnieks, teiksim, tad Jūlijs ir cienījams valdnieks, tam ir, teiksim, iedot garāks tas mēnesis, kas mazāk cienījams, tam īsāks mēnesis iedots, bet tās muļķības. Mēnešu dienas ir sakombinēts tāpat, cik Zeme ap Sauli
nerotē vienādā ātrumā. Viņas ātrums ir drusku mainās. Viņš nedaudz mainās, jo riņķojums notiek pa elipsi, un šīs elipsē, kā zināt, tas ir figūra diviem poliem. Saule ir vienā polā. Tad, kad Zeme tajā orbitas daļā, kas ir tuvāk Saulei, tur, kur Saule ir tuvāk, tur viņi iet ātrākā kustība. Kad viņi ir tālāk no Saules, tad kustība ir lēnāka. Un tā Zemes riņķošanas ātrums ap Sauli ir atšķirīgs. Un tāpēc gluži visi šie laiki nav vienādi, un mēnešu dalījums ir ļoti gudri sadalīts. Viņš ir sadalīts tik gudri, lai visas lielās svinamās dienas iekrist ap 21. 22. datumu. Kāpēc vienreiz šitā? Tāpēc, kad pats mainās, teiksim, tas laiks, teiksim, tas ir teorētiskais brīdis, kad tas tā notiekās. Bet tad tie tālie senči, kas šo mēnešu dalījumu iekārši, viņi ļoti labi zinājuši. Tad vienmēr lielās svinamās dienas, astronomiskais saules pagriežņs, astronomiskais līdzsvera punkts, ekvinokcijas punkts, kā saka astronomi, ir vienmēr ap 21. vai 22. datumu. Tas ir Ziemassvētku punkts, tāds ir pavasara punkts, Jāņu punkts un Miķeļu punkts, jeb rudens ekvinokcijas punkts. Tātad tas ļoti gudrs dalījums. Apmēram pa 92 dienām, bet 92 dienas ir tāds pagaišs laiks, un mūsu senčiem viņi dalīja vēl, teiksim, šos 4 gada posmus, dalīja vēl uz pusēm, ieviešot gada dalījumu 8 daļās. Un tad ik pa 45, 46 dienām nāk vēl, ja tā varētu teikt, mazās svinamās dienas. Un atkal tas ir tik gudri iekārtots, ka viss šīs mazās svinamās dienas ap 5. vai 6. datumu. Tur ir dažādi strīdi un uzskati, bet, teiksim, ja mēs pieturamies pie senču kalendara un senču loģikas, tad, kā sakot, tas ir, tur nav citu variantu nemaz. Un kas tad ir šie par datumiem? Tā tad ir sākam no Ziemassvētkiem, kā no patiesā gada sākuma, starp Ziemassvētkiem un lielo dienu ir meteņi. Tas būtu tātad 5. vai 6. februāris. Arī tā tik senčiem samērā svinama diena bija ar visādiem zīlēšanas pasākumiem, maģiskiem pasākumiem. Ļoti interesanta diena. Mēs pie tam dienām vēl mazliet vēlāk pakamiesimies. Nākošā ir mazā diena, tas ir Ūsiņa diena. Ūsiņa diena būtu maijs, 5. vai 6. maijs. Atkarībā tā garais vai īsais gads, no tā viņš mainās. Un tie jau bija pavasara svētki. Ar Ūsiņa dienu zirgus vedā ārā. Pirmā pieguļas diena tā bija parasti. Tātad tā jau būtībā tas jau ir zaļās zemes svinēšana. Un tad starp Jāņiem un Miķeļiem ir vasaras, vai arī kādreiz saka rudens māra. Tas ir 5. augusts. Un tad paliek vēl 8. svētki, tie ir mārtiņi. Un šie mārtiņi teorētiski iznāk 5. vai 6. novembrī.
Tā, es jums tagad nosaucu tos datums, kad notiek patiesie šie saules pagriezi, bet tam ļoti interesanti, pat cik saule kustās nevienmērīgi. Ap saulgriežu laiku viņi tikko teiksim, no Zemes svērotēm skatot, būtu pa Zemi jau turpina rotēt tā vienādā ātrumā ap sauli. Samērā vienādi, jo es saku, izņemot šīs nelielās nevienādības, kad viņi tālāk no saules lēnāk un tuvāk saulē ātrāk. Bet visumā tas ātrums jau pārāk nemainās. Bet novērotēm no Zemes šķiet, kā saulīte ap saulgriežiem lec un riet apmēram tajās pašās vietās, bet ap lieldienām un miķļiem tādu, nu gan, kā sakot, ja teiksim, vakar viņi lec šitē, tad šodien jau šitē un rīt šitē, pa veselu, no tādu jūtamiem gabaliem. Ļoti bieži, īpaši tagad, modernos masu informācijas līdzekļos, visu saka saulgriežs. Lieldiena, lielādiena ir saulgriež, meteņi ir saulgriež un aktu Dievs viņam tas sagriež visās malās, un tas nav pareizi. Es vēl saku, saules rita dienām vai kaut tā, bet tikai ne pa saulgriežiem. Tagad pirmais tāds nopietnas jautājums. Es jums saku visu laiku, Ziemassvētki 21. Bet kad tad viņas? Valsts svin 24. Jāņi. Vajag būt 21. Kad viņas svin? Atkal 24. Tas pats notiek ar visām pārējām dienām. Mārtiņš, teiksim, faktiski viņam jābūt 5. Tad liekas viņš 10. novembrī, nemaldos. Un tātad visas šīs te svinamās dienas, viņas ir oficiāli svinamās dienas, viss ir nobīdīts pa labu gabalu nost. Sevišķi lielu gabalu nobīdīt meteņi un rudens māra nobīdīt. Tātad meteņiem būtu jābūt 5. datumā, bet viņas ir kā pieņemts atzīmēt 15. Un rudens māra, kam būtu jābūt 5. datumā, kad katoļis ierodās Aglonā? 15. Jā, tā ir. Tad tur ir pa 10 dienu nobīdi. Tātad 3, 4, 5 vai pat 10 dienu nobīde. Kāpēc šīs nobīdes ir? Te ir 2 dažādi iemesli. Pirmais iemesls ir tas, kad tauta nemaz nevar svinēt šo te teorētisko punktu. Jo tas teorētiskais punkts, viņš var būt 1 naktī, viņš var būt 3 naktī, viņš var būt pusdienas laikā, viņš var būt pēcpusdienā, vakarā, vai bezmaz pusnaktī. Tas ir astronomiskais punkts, kas nav paredzams. Tātad visi senie svētki tika rīkot ar nobīdi. Senie un jaunie svētki tiek rīkot ar nobīdi pret faktisko datumu. Vai tam ir būtiska nozīme? Un tagad te ir tā, 2 lietas jādala. Gudrie zintnieki, kas vēroja saules gaitu un notikums, tiem bija svarīgs šis precīzais punkts. Viņi vēroja precīzā punktā. Precīzā punktā vērot, viņi kā enerģētiski sagatavoja zemi tiem notikumiem, kad nāks tautas svinēt. Jau, kā sakot, tik svētvietas uzlādēts, sagatavots, ieslēgts, tādā jau lēnā režimā šīm te darbībām. Tā, ka te nav runa par kaut kādu kļūdu, par tur, kā sakot, vēlēšanos sakrūpļot, lai nebūtu īstie svētki. Būtu pēc skumki īstajos svētkos iet vaļā lustas un paukštēt pudeļu korķis, pat slikti nebūtu. Tā, es domāju, viss ir labākā kārtībā, bet mums jāatzinās, ja mēs izbraucam uz svētvietām senajām, atzīmēt savus svētkus vai kaut kāda darbības veikta, tad mums jāzina tas īstais datums ir. Tā, tagad tā vēl interesanta lieta ir, jūs droši vien zināt tādu figūriņu, ko sauc par saulīti, kad uzzīmē no šādas 6 lokas uzzīmē, ja? Tātad ir vertikāla līnija viens dalījums, un bez vertikālas līnijas ietvel, tātad ņemiet, teiksim, kad es stāvu pats vertikāli, ne? Un man rokas ir šitā sakrustotas. Tā, kur iet šis te krusts pretī, tad tas ir cauksmā, tas krusts iznāk, uzzīmēt šitādu figūri vēl. Tad man tā vertikāli, un šīs sakrustotās rokas.
Katra līnija pa 60 grādiem. Un, ja mēs paskatāmies, tad šīs līnijās katra līnija savu nozīmi. Šīta līnija, ko uzzīmējāt, tas ir Daugavas lejastece. Pēdējie, Daugavas 800 km, sākot lejpus Vitebskas no Bešenkovičiem, šāds ir Daugavas tecē virziens. Šīta līnija no jūsu puses skatoties, tas ir Gaujas Senielējas virziens. Šis ir vertikālais, kas tas ir Lielupas virziens. Gauja, Lielupe, Daugava. 3 mūsu galvenās upes. Kas bez maz krustojās pie Rīgas, bez maz krustojās. Tātad arī šie virzieni ir dabā vērojami. Un tā, skatoties, protams, tas tā tikai teorētiski iedomās, pa kartu skatīties. Bet tā skatoties, no Rīgas, pretī Daugavas tecējumam, tad mēs esam tajā zonā, kur skatāmies virzienā, kur metaņos lec saule. Ja mēs skatāmies no Rīgas, protams, tā iedomās līnija no Rīgas, tad virzienā uz Gaujas Senielēju. Tas būtu Līgatne, Cēsis. Tad mēs skatāmies tur, tās ir Ūsiņa dienas laiks. Tas Ūsiņa laiks saules lēkts. Šī līnija iet caur Smilteni. Iet caur Ūsiņa kalnu. Sagadīšanās. Varbūt tā nav sagadīšanās. Tātad 3 Latvijas lielās upes veido sistēmu, kas atbilst mazajām svētku dienām. Skatoties pretējos, mēs nonākam pie Rudens māras, pie Mārtiņiem. Tātad visas šīs 4 mazās svinamās dienas, tās atspoguļojas šajā te Latvijas upju sistēmā. Bet lielās svinamās dienas, tās veido sistēmas pašas par sevi. Tātad lielās svētviet, lielās kalnu sistēmas. Tātad ir kaut kāda, ziņas, kuras mūsu senči zināja, rūpīgi ievēroja. Un ja mēs teiksim, ka upes būtu dievraktas, bet tad tu dievrakšana drusku tā jāuzmanās. Ģeologi uzskata, ka šīs līnijas, kas veido tātad šo Gauju, Daugavu, Lielupi, tās ir attīstības līnijas, kas liecina par to, ka šī zeme attīstīties un plaukt. Šīs te tās ir mazo svinamo dienu līnijas. Lielo svinamo dienu līnija krusts, tas ir stabilitātes izpausme, ģeoloģiski. Tā ir stabilitāte. Un ir vēl, kā sakot, viens līnija veids, kas ģeologam ļoti nepatīk. Ja es uzzīmēju 5 zvaigzni šīs līnijas, tad tās ģeologus pa ļoti bīstamām, tās ir sprādzienu līnijas. Cik tas ir dīvaini, bet, lietas, ko mēs uzskatām simbolos, kā izrādās dabā viņām visām ir savs atspoguļojums un reāls pamats. Atbilstoši šīm te līniju tulkojumiem, viņas simboliem, vērtībām, veidojās nākošā, tātad vērtību sistēma. Ko tad mums ir katrā svinamā dienā, kas mums būtu darāms? Kāda ir mūsu uzdevuma, kas mums ir jāveido?
kas ir jāattīsta. Un ja mēs paņemam Latviju dainas, ticējumus, paražas, teikas, arī pasakas mūsu gara bagātības, tad izrādās, ka katrā no šīm dienām, no šīm 8 svinamajām dienām ir bijis savs konkrēts uzdevums. Savs konkrēts uzdevums, savu darbība. Un liekas, ka šīs darbības ir bijušas ļoti nozīmīgas un veiksmīgas. Un tam no atvainot bija spiest pat pakļauties citu ticību uzskati. Ir aizkustinoši tas, kā, teiksim, piemēram, paskatieties, tad ir, teiksim, Saule ap Zemi riņķo kā jau 4,5 miljārdu gadu. Un šīs dienas, viņas ir tingri noteikts, viņas nevar būt nekad citās laikons ir savādākas. Ja, kā sakot, es negribu mazākā mērā aizskart nevienu ticību, nepavisam nevienu. Un tomēr, kā sakot, norādīšu uz dažām interesantām lietām. Kā, teiksim, katra ticība cenšas pielāgoties senajiem uzskatiem un cenšas, kā sakot, bezmaz, tikt viņos iekšā. Tātad senākie varianti, kas attiecas pa Jēzus Kristu dzimšanu, uzskat, ka tas ir noticies vasarā, jo zvaigznes, kas gājas priekš, var būt tikai Sīrijus, un Sīrijus vasarā taisa, kas uz šo te gājienu pa debesu vēlvi. Tagad, kā ziniet, tas skaitās jau mūsu Ziemassvētki ir piedzīti klāt pie Jēzus Kristu dzimšanas. Pareizi sakot, viņš ieliks tā datumiekšu. Protams, cilvēks var piedzimt jebkurā dienā, jebkurā laikā. Bet senāko notikumu loģika stāsta pavisam kaut ko citu. Tas pats attiecās par viņa nāvi. Tā tiek pielāgot lielā diena pavasarī klāt. Bet Jāņa tiek piedzīta blakus Jēzu, esot dzimis Jānis Kristītājs tajā dienā. Ko tas liecina? Ka tajā laikā, kad baznīca vajadzēja cīnīties ar iepriekšējo reliģiju, lai tā būtu, nosauksim pagānu reliģiju, ka šī pagānu reliģija bija tik stipra, ka nevarēja gluži vienkārši pateikt, jūs tos Jāņus nesvinēsiet, bet mēs svinēsim, teiksim, tu debes braukšanas dienu, tā labi pamatīgi. Nē, tu nekas neiznāca. Un baznīca nevaram salauzt mūsu senču domas, uzskatus, paražas, ticējums. Bija spiest pielāgoties mūsu senču svētkiem. Ņemt un pielāgoties. Tātad tas ir viens no apliecinājumu to, ka ir bijusi nozīme darbībām, kas šajās dienās ir veiktas. Ka te nav runa par kaut kādu māņticību vai, teiksim, to sagadīšanos, bet tad pilnīgi noteikti ir šīs darbības ir pielāgotas noteiktiem datumiem. Un kad, laikam, tātad tas, kas ir šajos datumos darīt, kad ties bijuši nozīmīgas dienas, tad ir varētu darīt. Ko tad šajos datumos darīja? Pamats vienmēr un visās reizēs domāts par cilvēku veselību. Vienmēr. Tātad norit apmeklētāji, kas atnāk, Jāņu bērni, ķekatas, budeļi, nāk ar rīksti, kurā per un saka, slimība ārā, veselība iekšā. Trīsreiz atkārto. Bet katrā svinamajā reizē tā peramā slotiņa bija citāda. Jāņos ar kalmēm, lielā diena ar pūpoliem, bet tajos laikos to kadiķi bija pietiekoši daudz, tad Ziemassvētkos ar kadiķiem. Kadiķu zaru. Un ja mēs cilvēkam tā labi vēlam, tad tam tā jānotiekās ir. Tad pirms tā būtu paša veselība. Otrkārt, veselība
mājlopiem, laukiem, visai dzīvē radībai. Uzskatīja, ka labās domas, kas tiek domātas šajā dienā, vēlējumi, ka viņi daudz spēcīgāk kā citā dienās. Nu, un tad, protams, prasa, kāpēc? Kāpēc, teiksim, šī diena ir labāka, teiksim, domas vai darbības ir spēcīgākas nekā kādā citā dienā? Kur iemesls ir? Nu, ļoti daudz cilvēku skaidro to, ka tajās dienās esot paaugstināt enerģētika. Var jau būt. Bet es domāju, būtiski tas, ka tajās dienās daudzi cilvēki doma apmēram vienu to pašu domu. Labi, teiksim, varbūt tā, kad tajās dienās šo daudzo cilvēku darbību varētu it kā tādā kopdarbībā, nu, izsist ceļu vai uztaisīt ceļu, nobruģēt ceļu. Tādu, kur varētu mūsu doma šauties cauri, varbūt tā būtu. Šauties cauri šo viņu savu aizsavu. Mūsu ceļš bija dziļi racionāli. Ja tas nebūtu bijis iespējams un nebūtu darīts, tad tas to viņi nedarītu. Protams, kā to dara, tas nav tā, kad to nevar tā garām ejot, kā sakot. Garām ejot, es saku, jūs būsiet veseli. Tas nav nopietna ņirgāšanās. Bet, ja vienā un tajā pašā dienā daudz mūsu zemē dzīvojošie domā līdzīgas domas, viņas iedarbojās. Tā būtu tautas lūkšana. Un tāpēc ir svarīgi šiem svētkiem gatavoties, padomāt, kā doma mums jādomā ir. Lai mēs domājam tās domas, kas palīdzētu dzīvot un plaukt mūsu tautai uz zemē. Protams, ka šajās dienās notiek dažādi pasākumi, vairāk vai mazāk, teiksim, dzīves cilvēkam papriecāties ar vajag, dzīves priecīgi. Notiek pasākumi, varēja kaut aizlūgt speciāli par kādu rādu dvēseli vai nelaimīgu cilvēku. Tā varēja būt. Bet tieši tas, ka tas notika viss vienlaikus, no labām domām, spēcīgās vietās, tas ir būtiski. Protams, ka vienmēr jāiztīra māja, jāsagatavo, tiek sagaidīt ciemiņi, katru ir savu ēdienu, kad sagaidīt. Tas vienmēr tik darīts. Nu, un tad laikā, kas attiecas šo ziemas laiku, kā zināt, cilvēki kāds cilvēks gribētu tādu, kā lai sakot, ko tādu pārmaiņu dzīvo. Nevar dzīvot visu laiku dienā līdzīgi, kas sakot tā, ka tāda pelēk graudiņi. Vajadzīgs šis svētki. Es domāju, ka šajās dienās notika vēl kādas lietas, kas, varbūt pārdomāt. Un tā dažās vietās pasaules saglabājušies ir precība tirgi. Jauni cilvēki iepazīstās un var tikt sadrināti. Tad ir sapricas kad arī tas bija viens no svināmo dienu uzdevumiem.
Par to, ka mūsu senčiem bija ļoti laba laika uzskaite, liecina arī tas, ka ir tāda ziņa no 13. gadsimta, ka visiem ir, kad kaut kāda kopīga pasākuma bija darāmi, tad izrādās, ka visas cilts ļoti labi to laiku skaitīšu, un visas, teiksim, lielās sacelšanās Prūsijā un ar, teiksim, uzbrukumu Lietuvā un Latvijā, kas bija sākās vienā laikā, vienā tā pašā dienā, precīzi. Tad laika skaitīšana bija, viņi arī citādi pastāvēta. Diemžēl mums ir, praktiski pazuduši visas pierādījumi, kas attiecās uz šo laika skaitīšanas sistēmu, bet viņi bijis noteikti ir. Tad vēl, teiksim, runāt par šo pašu gadu skaitu, to 365,24996. Protams, ka viņi nekādi nevar ieteikt veselā dienas skaitā, jo Zemē iznāk apceļot sauli apkārt 365 pilni apgriezieni, un tad vēl viens ceturdaļa apgrieziens, jeb gandrīz ceturdaļa apgrieziens. Un tā gandrīz ceturdaļa apgrieziena dēļ tad ir dziļa kombinēšana ar to, kā tad, to dienu skaitīšanu salikt. Kāds dienas pagaidām neteiksim, ka katru gadu ir 365 dienas un 366 dienas vienu reizi pa 4 gadiem. Tas tad būs 365,25. Bet nav 2,25, 24996. Tad dara vēl tā, kad to labotu, kad ik gadu simtā ir nevis garais, bet īsais gads. Garais gads ir tad tajos gados, kad dalās ar 4, bet ik gadu simts ir īsais gads. Bet atkal savukārt gadu 1000, to viņš garais gads. Tā sistēma diezgan sarežģīta iznāk. Bet arī viņi negarantē 100% precīzi to pieskaitīšanu, bet to gan kaut kas vairāk nekā mēs varam iedomāties. Senos laikos ir bijis 5 dienu nedēļa. Arī mūsu dēļas par to liecina šo 5 dienu nedēļu. 7 dienu nedēļa tas ir samērā jauna, tad tikai kad 4000 gadu veca, tas visam nesen. Tā. Ko tu ļoti par svētkiem prasīt par to? Kāds klusums? Kāds? Padomi ir paļukuši laikam. Jā, vāc, mums ir jābūt tā, ka varbūt, ka nav tik būtiski, kurā dienā ko svinēt. Būtiski tas, ka mums senžinēt tās dienas, kuras būtu, kurās visi, cilvēki centās domāt vienas tās pašas domas. Šo domu spēks, ka visi liek kopā ārkārtīgi liels ir. Mēs esam tā doma spēki ir atradināti vispār. It kā tas nav nekas, bet būtībā tas ļoti nozīmīga lieta ir. Domas spēks varbūt tā ir milz lieta. Tur mūsdienu demokrātija tas nozīmē valdības gāšanu un cits prezidents vēlēšanas, ko var ievēlēt. Bet arī senākās, ko domas spēks bija ļoti daudz. Ja tā vietā būtu turā saucien cilvēku apkārt tikai klusē, tā jocīgi skatāt, tad nekas labs nav. Tā senā laika skaitīšana bija 5 dienas. Un 4. dienas vakars svinēja, tas bija Māres vakars. 7 dienu laika skaitīšana sākās tikai kaut ko Babilonijā. Pamazam pārņem Eiropu. Bet mums tad viss bija uz 5 agrāk. Un 4. dienas vakarā nekāds liels darbs vairs nedarīja. Nekāda vēpšana, aušana vai citu vakar darbi netika darīti. Pēc tam nākušas svētdienu var iedzīt. Tā.
Nu, teiksim, protams, tas ir tā, to mēs katru svētkus caur, katru sakamies savus pārāšas dziesmas, vietas, kur to sviniet, kur iet. Atbilstoši, teiksim, enerģētiskai struktūrai bija Jāņu kalniņu, Ziemassvētku vietas, kas svinēja lielās dienas. Nebija tā, ka visi svinēja vienā un tā pašā telpā, vienā tā pašā vietā, nē. Bija pilnīgi noteikti, bija, kā sakot, tas izdalījās, teiksim, kur katra tie gadu laiki svinām. Jo Jāņiem atbilst vairāk spēcīgā zelta enerģija, silta enerģija. Ziemassvētku tā ir sudraba enerģija. Tas ir doma enerģija, doma spēks. Lielā dienā interesanti, lielā dienā sudrabs kāras Sudraba kalnā. Un šūpētis viņi gāja caur enerģijas plūsmām. Un tieši tā enerģijas plūsma ejot caur, teiksim, nebija, ka šūpašanas pēc. Šūpašanas bija nopietni darbs. Un katrā, teiksim, tajā bēziena laika bija kaut kas jādomā. Kam tas iet par labu, ko es daru un kā tas notiksies. Nu tā, tad apzinoties šodienu nozīmi, svarīgumu, būtību, darāmos pasākumus, mēs katrs varam savu dzīvi uzlabot savu tuvinieku dzīvi, palīdzēt savai tautai, palīdzēt savai zemē, līdzēt arī paši sev. Tā, nu, laikam jāatcimot ilziešanas, tā kā savu laiku varētu būt paskatās, viņi tur ir vai nav varbūt, kas tuvāk ir tam durīm. Tā mums būs jāmēģina kaut kas turpināt. Vai mājās ar sakņu rīvu esat dzīvokli apstaigājuši viss, vai kustās, nekustās, klaus, neklaus? Sakņu rīvu. Nu jā, tagad ir tas visgrūtākais. Nav tagad tā. Nav jau grūti paņemt to rīvu. Būtībā to rīvu sākās. Tas ir pats sākums, iemācies, lai tieks viņi kaut ko rāda. Tad pēc tam, ko es konstatēju, ka viņi kaut ko rāda, tad nāk nākošais saprast, ko viņi rāda. Nu, jā, tas ir tas galvenais, saprast, ko viņi rāda. Un vai, teiksim, kad ir pa labi un kad ir pa kreisi, ko tas nozīmē. Un kad, teiksim, viņi kaut kā cits kustības, ko tas nozīmē. Tāpat, teiksim, tas attiecās uz citiem visiem instrumentiņiem. Paņem iesien, teiksim, tādu mazu svariņu kaut kādu iesien diedziņu iekšā un dancina, teiksim, svārsteņu. Atkas, ko tas svārsto danco bez maz visiem, bet ko tas nozīmē? Un man jums pa abēdinājumu jāsaka ir sekošais. Ka es jums varu pastāstīt, ko tas man nozīmē. Bet vai jums to pašu nozīmēs, to es negalvoju. Jā, nu trakākais ir tas, ka cilvēks sāk ietekmēties. Vīkam tas bija šitā, tad vai tik man tāpat nebūs. Un ir cilvēki, kas nemaz nedomā, ka liekas viņam tāpat jābūt, bet nav tāpat. Man, kā sakot, viena no manām cīņu biedrenēm, ļoti jauks cilvēks, talantīgs, ar lielu jūtību, un mēs viņu labprāt kopā kādreiz kaut kur esam. Vienu to pašu vietu pētam, kur mans vārds šeit man garam, viņai šitā te nāk viņam virsū. Es paņem āda rīksīts, man verās vaļā, viņam verās ciet.
Es jūtu augstumu, viņi jūt siltumu. Vai otrādi. Un tad ir tā, ka ja nu kādreiz gadās tā, ka mēs abi jūtam vienu to pašu un strādājam to pašu, tad mēs tā saskatāmies, kurš no mums ir kļūdies. Mēs esam viņi ir jauks, labs cilvēks, viņai nav nekāda vaina. Bet vienkārši esam dažādas polaritātes. Un no tā, ja magnētam viens pols ir ziemeļpols, otrs dienvidpols, tad neviens no tā nav ne labāks, ne sliktāks. Vienkārši tie divi dažādas polaritātes ir. Kā to uzzināt? Nu, kā to zināt? Jā, ko tas nozīmē, kaut ko labu, sliktu, kā lai to... Nē, to var, piemēram, Nē, tas nav ne labs, ne slikts. Es nedomāju, ka, teiksim... Es esmu orientējuši. Man salīdz, teiksim, man to kolēģi tērnu, ka kāds no mums ir labāks, vai kāds ir sliktāks. Ne, mēs šādi pastrīdāmies gan pasakot uz to, nu... Bet, nu, ne jau personīgi, ne jau tas, ka mēs viens otru apvainojam. Nē, es domāju tieši to, ko tas nozīmē, ko tu rādi. Tas viriņš ir tas vispārējais. Mēs katrs cilvēks ir individualitāte, personība, un viņa attiecības pret konkrētu zemes punktu var būt visai dažādas. Var teiksim tā, ka man šis zemes punkts dotajā brīdī ir labs, vēlams, vajadzīgs, dziedējošs, palīdzošs, nu, tā tad var nākt pa labu. Bet jūs nostājaties uz šī paša zemes punkta, vai pie kāda koka vai akmens, un jums tajā pašā laikā šī vieta jums var būt nepiemērota, nederīga, pat kaitīga. Pat kaitīga var būt. Visgrūtākais ir pie tā nonākt. Lai pie tā nonākt, tad noiet vienkārši, noiet. Tātad, ja es jums kaut ko sāk rādīt, kaut kas notiekās, tad jums ir jāmēģina, teiksim, nu, visdrošāk būt pie skudru pūžņa, visdrošākās polaritātes ir skudru pūznis un tekoši upīt vai grāvis. Nu, tāda neliela, nepārāk liela. No divām zemes enerģijām, kas ir galvenās, skudru pūžņas dod tā saukto pozitīvo enerģiju, zelta enerģija, kā Dainās saka, vai ārzem literatūrā Jan enerģija, Jaņ arī saka kādreiz Jaņ. Pareizais ir ķīnieši Yang. Bet tekošs ūdens apzīmē attiecīgi negatīvo, sievišķīgo, augsto enerģiju vēl teikt. Nu, jums tāds kaut jāmēģina būt. Tātad kaut kādā, nu, tagad būs brīvās dienas. Nu, pastaigāt kaut kur tā. Protams, to rīvu nav gluži jāvicina pa gaisu, kā sakot tā, nu, viss skatās. Vai kā citādi, vai svārstiņš, vai kas, bet nu, vienkārši jāmēģina pašiem ir pamēģināt, kāds jūsas reakcijas ir. Tā nav jēdziena slikts vai labs pats par sevi. Tāda jēdziena nav. To gan jūs atcerieties, lūdzu. Ir tikai tā, ka vai šinī brīdī man šī vieta ir vēlama un vajadzīga. Var pa piemēram gadīties, kad jūs pieteiksim šodien pie tūjas koka, un jums tā reakcija ir, nu, tā kaut atgrūdoša, negatīva, nevēlama, nepiemērota šodien.
Bet varbūt piet rīt klāt. Rīt viņa varbūt, kāds bezmaz apglausies, pieglausies pie tā koku un pastāvēt, kad rītiņa. Mēs neesam pastāvīgi visu laiku. Mēs stipri mainamies. Ne tikai veselības dēļ, labsajūtas dēļ, noskaņojuma dēļ. Varbūt pat ir kaut kāda kosmiska iemesla dēļ, kurus mēs vienkārši nezinām. Un tāpēc svarīgi ir iemācīties padzīt šīs enerģijas. Bet to jums es nevaru iemācīt šeit. Tas ir, es varu dot to virzību. Bet no tā, kā, teiksim, piemēram, starp mani un jums kaut kas sakritīs vai nesakritīs, neizdariet no tā nekādus secinājumus, itin nekādus. Vismaz to pateikt, kas kurā brīdī der, to nemaz tā nevar pateikt. Sievietēm vienkārši viņam intuīcija, kas viņam pasaka visu priekšā, kas kā būs un ko viņi darīt. Un tieši intuīcija vislabāk palīdz šādu jautājumu risināšanā. Tātad es jums varu dot vienīgi tāds, kā sakot, metodiski palīdzību norādījums. Es jums to nevaru iemācīt. Tādā veidā, ka pateikt, tas ir tā un šitā un citādi nav. Tā tas nav. Nu, diemžēl parasti, kā sakot, diemžēl lielākā daļā kursos katrs pasniedzējs cenšas iestāstīt, ka visiem jābūt tādiem kā viņam. Ar viņu uzskatiem, ar viņu enerģētiku, ar viņu attieksmi, ar viņu, teiksim, domāšanu. Un tā ļoti liela kļūda, cilvēki tiek pamatīgi samaitāti. Kādreiz kaut kad vienā otrā izbraukumam braucu līdz cienījam kunga, kuriem tas ir noteikts, kas kam kā jābūt ir. Un tad ir grūti. Viņi saka, tas nevar būt citādi, man šitā rāda. Nu, tad mums nākās pārmet, kāpēc viņam šitā rāda un ko tas nozīmē. Nu tā, pagaidām jau dot tikai mājas treniņu tiek dot. Bet tāds jautājums. Kā būt pašam pārliecinātām, ka tas ir pareizi, ka, piemēram, es pieeju vai to svartiņa vai kas, lai zinātu, vai tas ir, man taču vajag kaut kādu lomas, kaut ko ielikt, vai nevajag, vai vienkārši skatīties, kas notiek. Visu laiku vajag domāt līdzi. Es ar šiem lietām darbos jau daudzus gadus, un katru reizi es domāju līdzi. Jāņem vērā, ka viena daļa rādījuma ir nepareizi paši par sevi. Iesāciem, kas tikai sāk nodarboties ar šīm lietām, var pat tā būt, ka viņiem vairāk kā puse no viņa rādījumiem ir nepareizi. Piemēram, cilvēks paņem rokā vai svārstu vai rīkstītes vai to. Vai teiksim, kā citu priekšmetu. Un jums var parādīt arī nepareizi. Un tas ir jāņem vērā. Bet kā būt pārliecinātam, vai tas pareizi, vai tas nepareizi? Nu, redziet, tas ir tāpat kā to mīlestību. Kad jūs, teiksim, 5 vai 16 gados satikāt pirmo puisi, tad jums likās, ka tas ir tas ideāls, tas ir pats labākais, un tas ir jūsu dzīves sapnis aicinājums. Nu, kā te bija pēc kādu laiciņu, no to pirmo puisi? Parasti jau vilšanās vien bija. Nē, visādi bija. Nē, tas ir starpība uzturēt, teiksim. Vīrieši viss šīs te mīlestības savas, ka tās bija jauks vai patīkams vai tā vai šitā. Sievietēm tās viss bijuši nelaimīgas ir. Un tad iznāk, ka vīriešiem bijuši tikai laimīgās mīlestības, sievietēm tikai nelaimīgās. Viss mūžu nelaimīgas mīlestības. Bijuši 50 mīlestības un viss nelaimīgs. Varbūt kā cits skaitlis es jau tur. Nē, vienreiz
ar svarstiņiem, nu vienkārši tādus diega, es pieliku klāt gaipu vai tā. Un sviesmaizītes pārbaudīju. Nu, tur mums darba. Man sviesmaizi bija ar desu. Un es ešu pie galda. Un ziniet, man tas svarstiņš garmāni. Tad es noņemu to desiņu, tad viņš man ļoti brīnišķi parādīja. Bet par to es pārliecināju. Nu, varbūt jūs glāba, kā sakot, pamatīgs saureiz, kā sakot, es atvainojos par... Nē, vienkārši saka runāt, ka to nevajag, ka nedrīkst sviesmaizi ēst ar desu. Vai desu atsevišķi, vai maizīt atsevišķi, vai vispār jau tā ir. Jā. Maize desu kopā neprasa. Tas ir. Es pārliecinājos, ka man... Un tomēr jādomā, ka mūsu senči zināja šos ciklus, zināja šīs sakarības, un kā šo lielo svētku svinēšanu patiesībā domātas ledus laikmeta beigas, kad uzspīd saule. Un ledus laikmets beidzās pirms 13,6 gadu tūkstoši. Nu, tad līdz šai dienai mēs svinam šo te Reiz ar to tiek domāts, bet, visādā ziņā mūsu senči to atcerējās. Un, ja paskatās, teiksim, arī viss tās paražas, šo notikums un tas kā bijis, jā, tā šiem Ziemassvētku svinēšanai kā zīmēts daudz kas vairāk. Daudz vairāk tā ir atmiņa par ledus laikmetu, kurš ir bijis un podāms. Tā, nu. Runāt par šo pašu ledus laikmetu. Neviens nezina, kāpēc viņš sākās, un neviens nezina, kāpēc viņš beidzās. Mēs tā varam iedomāties, kā Latvijā pamazam kļuva vēsāks. Un tad pienāca vasaras, kurā sniegšās vispār nebija vairs kā ražas. Un putni vairs neatlidoja. Tad pienāca vasaras, kurās pat vasarā sniegs nenokus. Un kas nebija vairs nekūst. Būtībā tā bija ārkārtīgi katastrofa, jo tad kvēs nebija. Jāmeklē visam cik siltāk ģērba. Mežos zvēru nebija, upēs zivju nebija. Nekas neaug, un nācās šo zemi pamest. Par aiziešanu uz viņu senči devās uz citām zemēm, siltajām zemēm. Par šo aiziešanu stāsta daudzas dainas, bāreņu dainas stāsta, palikuši. Un senčiem nācās ap 70 gadu tūkstoši uzturēties pilnīgi citās vietās. Nu, tad viņi atgriezās pēc atgriešanās, jo zem bija stipri savādākā. Bija dublikāta, sanasas un neauglīgas, un viss, kas bija mājas, vai mitekļi, vai ceļi, tas viss bija pagalam. Kas ir pārsteidzoši? Pārsteidzoši ir tas, ka ir veidojumi Latvijā, kas ir pirms ledus laikmeta veidojumi, kuriem attiecīgi vārdi ļoti seni, ka visi šie ļoti senie vārdi saglabāti. Tas liek domāt, ka mūsu senčiem ir bijušas kaut kādas metodas, un kā piemēram saglabāt karti. Jo Daugavas vārds ir ārkārtīgs, un Daugavas vārdam varbūt vecums kaut kā 300 gadu tūkstoši vai. Viņš ir saglabāts kāds ir. Tad kaut tie senči atgāja tālu projām. Tik liela laika, tas vienkārši kamerīnam kaut zināšanas saglabāt.
Šobrīd jaunatnē lielākā daļā jaunatnes, atvērt viņiem pat nav sajēgas par to, kāda notikuma bija mūsu zemē, teiksim, un kā jutās cilvēki tika apsniegt 50 gadiem. Un kaut kāds tur kārš, kaut kāds represijas, kaut kā 49. gads, kaut kāda čeka, kaut kāda naguma augšana. Tas vispār tā kā, tas ir kaut kā tā, ko uz Marsas kaut kas varbūt būtu noticis bijis. Saglabāt zināšana 75 gadu tūkstoši. Šlaikam vajadzēja ne tik uz akmeņu paļauties uz kaut kādiem rakstiem, vēl kaut kā vajadzēja kartiem. Tādā pārdomām lieta. Un neviens nezina, kāpēc tas Ledus laikmets, kāpēc tas viss beidzās. Ledus laikmetam bija 2 maksimuma posmi, pirms 65 gadu tūkstošiem, pirms 20 gadu tūkstošiem. Atrasts ziņas par to, kas notika pirms 20 gadu tūkstošiem, teiksim, Taimers tundrās, mamuti, kas pēkšņi sasala mamuti. Mamutam milzīgā dzīvniekam biez vilni. Viņi atrasti, kā sakot, tad ne tikai nesagramot zālu puņģi, bet tad zāles rīkšķi mutē. Un apkārt ir sasalu zāli, kas vēl tagad zaļi palikusi pēc 20 tūkstošiem. Kas tas ir bijis tāds, ka momentu uznāk kosmiskais augstums? Mums skolās mācīja, kad palika augstāks, un tad abi zemeslodes polas sāk apledot, un tad no viņiem nāca šķļūda un zeme, nē. Šobrīd jaunāki uzskata stāst, ka nav nebūtu abi poli apledoši, ka dienvidpolā vispār nav bijis tā šī ledus laikmeta. Viņš ir bijis tikai ziemeļu puslodē, un tad ir tikai dažās vietās. Nevis visi, kā sakot, tā cepura apledojusi. Bet tāda lokāla, tieksim, Skandināva bijis kaut kāds apledojums, tālāk uz Urāliem, ka tur nekā nav bijis, vēl kaut kas ir bijis. Visādā ziņā tā lieta ledus laikmetiem ir maigi izsakoties, pavisam neatminēt un neizprast. Tas kaut kas ir bijis jāmēc. Par to, kāpēc viņš beidzās, interesants lietas stāsta. Tad viena varianta tas, ka kaut kas aizprosās Golfa straumi ir, kas pēc tam tas aizpros ir pazudis. Latviju dainas sāka saskaldīt leduskāmu 9 galos. Un tad man šķīda brūni svārki ar tām jodu asinīm, kas ir saskaldīts. Pārsteidzoši tas, kad indiešu mitoloģijā runā par Britu, kas aizsaldējis upes, aizprostos upes un Indra viņu uzvar. Būtībā pēc indiešu mitoloģijas tad Indra ir tas, kas piedzimst Ziemassvētkos, un būtībā tas ir tas, ka to Ziemassvēts ir kā izraisa šo saules pagriezienu. Senajā divupē, Babilonijā un Šumērā svinēja Mitras piedzimšanu Ziemassvētkos. Dievība Mitra, kas katru gadu atjaunojās, tas tika svinēts. Līdzīgi svinēja to dievību Baālu svinēja. Rodoties kristīgā ticībā, viņš šo ideju pārņem kā Jēzus Kristus piedzimšana. Tās ideja tad tiek ņemta no turienes. Dabas cikli vienalga atjaunošanās ir, kā sakot, katros gadu tūkstošos, tad ir savs varonis, kas tiek, šai sakarībā godināts. Mūsu senčiem Ziemassvētki bija ļoti bagāts pasākums. Ļoti bagāts pasākums ar daudzām dziesmām, ar daudziem pasākumiem, kā teikt, savu veidu scenāriju. Šobrīd viss, ko mēs te liekat latviešu cilvēkam, kā sakot, kā Ziemassvētku dziesmi nodziedāt, viss viņa zināšanas beigsies ar latviešu dziesmu, ja Suraģilas Joločka. Un to, kā sakot, tad ar to pašu visas zināšanas ir beigušās. Tas, ka ir daudz interesanti Ziemassvētku dziesmas, kuras gan nedzird ne par rādio, ne televīzijā. Viņas nav zināmas vispār, nav nekur. Kā, teiksim, tās būtu kaut kādas ļoti grēcīgas dziesmas. Bet toties iet tā rietuniecis kā gaudošana, kur,
Un laiku es atgriežu rādienos, kas sāpēšu no te. Au, nu tā apmēram visas melodijas iet. Kas šajos svētkos notika? Tātad, līdzīgi kā citas svētki, vienmēr mums šie svētki sākās ar sētas, mājas, istabas sakopšanu. Tas bija svētkiem visam jābūt tīram, spožam un mircošam. Ļoti interesants bija tāds pasākums, kā sauc par ķekatām. Nāca ķekatu, tā sakot, pats veces, vecākais, kā citādi viņu sauc. Tam bija rokās māras pātadziņa, ar izgaznojumiem. Un tad ķekatnieki bija kā sanitāra inspekcija, kas pārbaudīja, vai viss ir tīrs, vai viss ir kārtībā. Un jāatrad, ka kaut kas nav, teiksim, tur kalniņa mājā, tur tas un tas nav kārtībā, tas viss tad bija visam ciemam zināms, un tad bija milzīgs kauns viss tur, kas tas notika. Pagulties ieskatījās iekšā un visu. Izstaigāja visu sētu gūt, visu izstaigāja. Nu, tā ir tad viena funkcija, bet bija jau arī citas. Tātad. Katru reizi tas ķekats bija drusku savādāks. Ģērbās, nu tad tur bija dažādi, kā sakot, tie ģērbi bija. Par ko tie ģērbs būtībā, tas bija veļu simboli. Tie bija veļu simboli, kuros tērpās. Un tad šie bija veļu auglības devēji, dzīvības devēji. Un kā sakot, pārtiks un labas dzīves devēji, tie bija tie veļi. Un ķekats bija viņu simbols. Šobrīd ķekatās uz Latvijā tikpat kā neiet, ārzemēs taisa karnevāls uz šo laiku, sākās liet karnevāla laiku. Bet tā dziļākā būtības tas paliek uz veļiem, nu cik liet, kad mēs varbūt nemākam ar veļiem satikties. Bet ļoti iesaku, nu palasiet, paņemiet Edvardu Dirza Straumēnus, palasiet tas, ka pa veļu vajag rudens, nu tā. Tā, nu un tad pirmais bija šita tīrības pārbauda. Nu tad tika pērti visi ziemā ar kadiķu slotu, lielā dienā ar pumpuri, ar pupoliem un jāņos ar kalmēm. Tas pēršana bija. Pēršana bija viena mērķi. Slimība ārā vai slimība iekšā. Tad nāca ķekatu dances. Ķekats gāja māja apkārt, izmin ušņas, izmin nātris manā rožu dārziņā. Nu, es domāju, ka jūs saprotat paši, kas Ziemassvētkos vairs par ušņām un kas par nātrām. Ka fiziski tur vairs pilnīgi nekas neaug. Un nekā tam līdzīgi nav. Bet tātad tas ir domāts, nu, mūsu grēki, nevīžība, nu, tā sakot, neizdarība, nu, nesliktie darbi. Ne tādā nozīmē, ka būtu, ka grēki pielūži ir jādod, bet vienkārši ir ķopā ķekatām, viņš ir jāizmin, nu, lai nebūtu vairāk šīs te. Tā vairs nebūtu. Tad bija svarīgākās ķekat darbs. Nu, tad ķekat dziedāja dziesmas, kā sakot, tad būtu pilna kūts ar baltām avitiņiem un teliņiem un teliņiem un jēriņiem un zirdziņiem un lai viss labi veicās, tā tika novēliem doti. Teņ devās uz nākošo māju. Un tā, teiksim, tā ķekata, nu, kā tagad teikt, brigāde. Apgāja visu ciemu mājas, nu, kā tās viņa cienēja cilvēki, nu, cik nu kuram tā turība atļāva. Bet pasākums pat par sevi bija tādā veidā. Protams, ka tās ir tikai atskaņas no ļoti seniem rituāliem. Ļoti seniem rituāliem, kas ir, nu, notikuši stipri. Nu, grūti pat pateikt. Cik gadu tūkstošiem daudziem. Bet viņi pauk lietas būtību.
Tātad paužlietas būtība ir uzskati tādi, ka tātad šī laikā, šajā te vienā no saules pagrieziena dienu laikiem, veicot attiecīgas darbības, var panākt labāku dzīvi, auglību, veselību. Nu, tie būtu galvenais, kas tas tiek darīts. Nu, un tad pārējās darbības jau vienkārši pielikumi pie tā viss ir klāt. Kas, nu, tur saim pat danc un priecājās, un tur kādu ēdienu vajadzēja būt, un kādām darbībām vajadzēja būt, tie visi bija pielikumi. Bet ir vēl viena lieta, kad arī šajos svētkos, tāpat kā citās, teiksim, svarīgākajās gada dienas, kad kas tika svinētas, nu tā simboliski pirmo kumosu vai pirmo malku deva veļiem, veļus sauca iekšā, senču garus sauca. Nu, protams, ka tam veļiem nevajag ne kalpos, ne zirnuņiem nevajag šo, bet viņas jau no mūsu domām. Un ja mēs viņus pieminam, ja mēs viņus cienām, savus radus aizgājējus, kaimiņus, draugus, ja mēs viņus cienām, pieminam, tad viņi nav pārtika, viņi pārtika no enerģijas, no mūsu domām. Un šī tāda reize, kad mēs varam kas tur dot viņiem, varam saņemt pretī, tāds iespējas ir. Stāsti, kurus, teiksim, mēs sastopam dažādu folkloristu rakstos, ka tur senči gribēja sekmēt saules pagriezienu, lai viņi pagrieztos uz pavasaru pusi, nu piedodiet, nu tas nav, nu kā lai sakot to, paši godātie zinātnieki izdomājuši, nu paši priecās saviem izdomājumiem. Tam nav nekāda pamata, jo, nu nevienā dainā par svētkiem neesmu kaut ko tam līdzīgi atradis, kad, nu tā saulīt negriezos bez tās cilvēka palīdzības apkārt. Bluķis. No bluķiem liekas, kad viena tautas dziesma it kā bluķi piemin laikam. Šķiet, es precīzi tā negalvoju. It kā šķiet. Tātad to simbolizē mūsu grēku, palaidnību, trūkumu. Savākšana un sadedzināšana. Lai vairāk šādi tipi grēki nebūtu vispār. Nepastāvēt. Viņus sadedzinām un tādā veidā mēs it kā, nu, varam pārkāpt tam jaunajam slieksnim, iet iekšā citā gada skaitīšanā, jaunā gadā. Senatnē, visdziļākajā senatnē, gadu sāka skaitīt līdz Ziemassvētkiem, ar šo saules pagriezienu. Un kāpēc tad jaunais gads ir tur, kur viņš ir? Jūs to ziniet? Viņam tur nav nekāds sakars ar sauli. Bet viņam ir sakars ar kaut ko citu. Viņš sakars ar ebreju reliģiskajiem uzskatiem par to, kad 8. dienā puisīšiem jāizdara maz ķirurģiska operācija un jānogriež fallus priekšā diņu nost. Un tas tiek darīts 8 dienu pēc dzimšanas. Un tādā veidā tas, kas tagad tiek pieņems pa jauno gadu, viņš nekad senajā Eiropā, senajiem Baltiem nav bijis. Tas rodās tikai 5. gadu simtenī, ievedot tik pamatīgi kristīgo ticību tādos veidos un formās, no ko man liekas pat Jēzus Kristus nebūtu nekādā ziņā kaut ko tam līdzīgi pieļāvis. Ir tāds izteiciens mums, ka cilvēks grib būt svētāks par pašu Romas pāvestu. Nu tad tas tika parādīts. Tātad šis jaunais gads ir mākslīgi piedzīts pie ebreju paradumiem,
Viņam nav neko nekāda sakara normāli. Bet senčiem īstais jaunais gads sākās tad. Tiesa viņš neērts, kas ko te pārbaudēja, bet kā pārbaudas elementus lietoja saules kustību citās gada dienās, it īpaši lielajā dienā un mitrijos. Tad precizēja, jo laika pa laika, jo ziniet, kad saules gada precīzais garums ir tāds 365,24996. Nu, tas ir skaitlis, kur tā tu grūti kaut kā izdarīt. Nu, tad tiek kombinēts tā, kā ik pa ik 4. gadā tiek pielikt viena diena klāt, lai pie 365 dabūt to 4. dienu klāt 0,25. Bet 0,25 atkal pa daudz. Nu, un tad gadsimtu gadi. Tie vairs nav garie gadi, tie ir īsie gadi. 1000 gadu atkal ir garie gadi. Tas ir sarežģīti laika skaitīšana, lai kā nebūtu ietilpt iekšā tajā laika sistēma, kas atbilst no saules gadām patiesībā. Nu, tas ir mākslīgi piedzīves, bet tad, kad senčo drusku zaudē lielās zināšanas, tad viņi jauno gadu, vismaz 13. gadsimtā jaunais skats, un tā arī ārgāk romiešiem, tad jauno gadu skaitīja no lielās dienas. Kas mums būtu praktiski jāzina? Piemēram, ja mēs skatāmies senās svētvietas, kas ierīkots ir uz saules lēktu, ziemas svētku rītā, tad viņi visi virzītu uz augšu, uz lēktu virzienu. Tas ir galvenais virziens. No tā jādomā, ka ziemas svētkos mūsu senči svinēja nevis Ziemassvētku vakaru, bet Ziemassvētku rītu. Rīts tik svinēts. Bet es laikam atpakaļ nepagriezīsim vairs neko. Kamēr cilvēks kaut ko nemainīgi ienāks kaut kāda lielāka revolūcija, tā laikam tas būs. Bet principā svinams ir rīts. Nebija mūsu senčiem tāda jēdziena par eglīti. Un vēl, teiksim, tās paudzes ļaudis, kas bija, teiksim, manas vecmāmiņas vectētiņa, viņu bērnībā nekāda eglīte nebija. Vismaz viņi parādīja tie no Vārdzemes ievest pie baroniem, tad vēlāk arī skolā, bet mājās eglītes nebija. Mājnieks vienai ķekatas bija. Nu, jā, un vēl ķekatām bija bez šīm te nodarbībām. Tad bija kāda laika, kāds jautrās stundas, pie katra saimnieka kāda jautru stundu pavadīja. Nu, biežāk tās bija, pat cik jau tajā laikā vēl nebija ragu mūzikas, un tā bija tik dārga, tad mūzika taisīja paši dziedot un dancojot. Un spēlējot dažādas spēles. Nu, un tad, piemēram, viena no tādām spēlēm, es mazinu, viņa bija Lielvārdas pusē izplatīta, tas bija vilks un kaza. Tur sastājies aplī, un tad viens tēlo vilku, viens kazu, un tad kā kaza jācenšas no vilka aizbēgt. No tie visi spēles dalībnieki palīdz, cik var, kā sakot, sakļaujoties kopā no taplī, kur viņi ir, un nelēžot to vilku klāt, bet beigās vilkstam ar to kazu noķēru saplosgām. Būtībā tas ir gaišā dienas laika apēšana. Nu, un tad 4 stundas vēlāk, teiksim, es iesāku.
Tad tas būtu tas viens, tas pagrieziens ir, ka tad vilks noķer to kazu un saplos. Nākošajos, pēdējos veļu atzīmēšanas dienā, ķekatās, meteņķekatās, arī ir spēle, bet tajā jābēg vilkam. Un pēc tam, kad tā kaza noķer vilku, tad viss netās visu vilkam un tā viņam virsū, un tad ir, kā sakot, tad ar to tums laiks uzvarēts. Tā, teiksim, šī te tumšā gada ceturtdaļa, tas laiks, kad, teiksim, ceturtā daļa diena tikai tumša un pārējais ir gaiša, tad tāda veida, teiksim, simboliskam spēlēm it kā, atzīmējuši apziņu un pleta viņu vaļā un plašāk. Ko mēs šodien varam darīt, teiksim, praktiski šādās darbībās? Ja mēs skatāmies šīs senču darbības, senču rituālās darbības, kas bija saistīts ar Ziemassvētkiem, šobrīd, teiksim, gan viņu dziesmas, gan darbības, gan tās ķekadarbības liekas, ka viņas ir tāds naivas un, bez mazliet pat smieklīgas. Un tajā pašā laikā pētot senču paradumu zināšanas, man uzskat par to, ka viss, ko viņi darīja, tas bija nopietni un tam bija sava dziļa un būtiska jēga. Kad viņi tam var uzskatīt, ka cilvēks ar savu garīgo enerģiju var darīt tā, lai būtu labāk citiem un arī sev. Ka tas, kas mums palīdz ziņas par senču rituāliem, tās ir tikai, kā lai sakot, tās atblāzmas, atspulgi. Bet tad senči zināja, ticēja un domāja tam, kad ar konkrētām darbībām var palīdzēt, lai nākošā gada tātad sākumā un nākošajā gadā klātos labāk, ražīgāk un nebūtu nekāds nelaimes un slimības. Ja jūs dzīvojat ar tādu apziņu, kā vai ir tā ziema, ir tie grūti un augsts un šitā, un gripas epidēmija nāk virsū, un ko es labāk cilvēks darīšu? Jāslimo vien būs, un grūti vien būs, un bēd dzīve vien ir. Tā viņi būs, Jā, es jau stumi, to nelaimes jau pa priekškasot. Un pēc tam saka, redz, kā tas viss notika. Varbūt, kā sakot, mēs varam pieņemt tā viszemākajā līmenī, kad visas šīs darbības, tam ķekatām ar to sanākšanu, ar to slimības ārā dzīšanu, tad tu, ja kāds sāk drusku šņaukoties vecīt, tad tu taču pērienu dabūji, tad tu taču jābūt slimība ārā veselība iekšot. Tas viņš saspros un tiek tā nelaimē pār arī. Ka te vismaz tam varbūt tā psiholoģiski ietekmē. Tad būtu pats visvienkāršākais tulkojums. Un tomēr varbūt tam ir kaut kas daudz dziļāks apakšā. Un es domāju, ka ja mēs pieskaramies atkal kuru reizi tā pašai veļu tēmai, ja mēs esam savu māmulīti, savu tēvu, vecmāmiņu, vectēvu, mīlējuši un cienījuši, un mēs viņu pieminam, un saka, vecētiņi nāc man palīgā, kā sakot, lai šito ziemu mēs izdzīvotu, un tas tam būtu labi. Es tam ticu, ka tā viņš darīs un tā būs. Tad kaut kam ir jānotiek. Un ka mēs varam šādā veidā arī kaut ko izdarīt. Protams, ir vēl labāk, ja mēs, teiksim, visi kopā. Kaut arī katrs, teiksim, 5., 10. Bet ja mēs domāsim par to, ka arī mūsu zemē, mūsu tautai var būt labāka dzīvošana, un ne tikai skatīsimies, darīsim, tad viņi arī tāda labāk būs. Tas tā
kā mēs to darām? Ir tas, ka tie Ziemassvētkos, tāpat kā citos, teiksim, svinamais dienās, kad visa tauta sanāca uz svinēšanu, katrā novadā. Droši tad būtu tā kā katrā pagastā, vai būtu 2-3 pagastu kopā. Un visi šie cilvēki domā vienu šo noteikto domu, veica darbības uz šo te domu. Es domāju, šī doma varbūt ir materializējama. Visos Latvijas novados Ziemassvētku svinēšanas dienā sanāca cilvēki, visi domāja par savu zemi, tautu, viss, kas darāms notiekams, kas nīdējams iztīrams, kas kārtojams jākārto. Un visi šī virzienā domāja, tam vajadzēja būt rezultātiem. Tas nevarēja tāpatiem palikties. Un tāpēc, vai nu mēs nebūsim Pokaļos vai citā vietā, tajā laikā, padomājiet, kas būtu vajadzīgs jūsu draugiem, radiem, tuviem labiem cilvēkiem, mūsu tautai, mūsu zemē. Kas būtu vajadzīgs, kas būtu jādara, lai mēs dzīvot labāk. Kas būtu jādara visam, jūs tuviem cilvēkiem būtu veseli, priecīgi, iztikuši. Es nesaku pārtikuši, tieši iztikuši. Kas būtu jādara? Un ja mēs domāsim ar šīm domām visu to tālāko dzīvi, tad kaut kam jānotiekās. Vēl tāda piebilde, kā to teikt? Tagad svin Ziemassvētku vakaru. Svin viņu tā, ļoti klusināt. Bez mazliet tā kāda bēdīga notikuma. Faktiski būtu jābūt kaut ko ļoti priecīgam. Mūsu senči, spriežot pēc svētvietu iekārtojuma, ir svinējuši rītu. Svinēts rīts, svinēt ir tā diena. Bet to šobrīd būs grūti apgāst. Pat apgāst būtu grūti, teiksim, pastāvošas tradīcijas. Būtībā jāsvin rīts, nevis vakars, jāsvin tā diena. Un nav nekāda nakts svinēšana vajadzīga. Un tas Ziemassvētku dziesmas, viss ir tāds, kā lai sakot, nebēdīgs, tas nebūtu tāds drastisks, varbūt varētu teikt. Par to jāsaka, kad svētki lēņa, lai stumt, kā sakot, to saulīt augšā. Ka tagad tur rībināsim, un tā ķekat, tās ušņas nātras, kas sakot, tās mēs mīdīsim, tā šitā te. Un lai aug jēriņi, kas sakot, brits, lai kā jēriņi, lai kā kazlēniņi, un viss ir tāda, spraigas dzīvības pilna. Spraiga dzīvības iekšā ir. Mums jau tas pats skatās nepieklāja, tādā veidā domāt, uzvesties. Tā gan tur vairs loģika nav nekāda. Pat ja mēs piemēram kristīvo variantu par Jēzus Kristus piedzimšanu, būtībā tas būtu atviens no mitra piedzimšanas. Pat tad jāpriecājas. Vai tad krustabā sajot, jūs te gaudiem ģīmiem sežat visi? Tad viņš tad priecājas krustabās. Tas tāda
teikt, maz ievads šajā jautājumā. Tā, un droši vien, kā sakot, es kaut ko tu līdz Dogola neizstāstīju. Nu, tad nāk tās sadzīviskās parašas, kuras, es domāju, ka pārāk nopietni nevar raudzīties. Ko simbolizēt pīrāgs, kad tas simbolizēt it kā cilvēkam ir gaņa vidū un kaut kas tur apkārt, un es nezinu. Kad deslīkums simbolizēt sauli, es nezinu, uzskatu būt dažādi, es nedomāju, ka tā tas ir saprotams. Tas jau būtībā visu laiku, gan mūsu godātie vēsturi, gan folkloristi, gan tie, kas jau par folkloru zinātniekiem, ārkārtīgā veidā cenšas mūsu senčus padarīt par tādiem antiņiem, tas var būt pa labi teikts. Par kādiem tādiem pusmuļķīšiem. Vai pat gandrīz muļķīšiem. Milzīgs pūles tiekam pieliks, lai tas būtu. Kad, tas tur kaut ko viduslaikos, kad tu paraši šādās, kaut kurienes pārņems, ievazāts, un tā viņi svētticē, ka tam tas tā būtu, nav tā, nekur. Mums ir brīnišķīgs Latviju garmantas. Un gan dainas, gan teiks, gan pasakas. Kurās, teiksim, šis lūdzam, atzimšanas, pārdzimšanas laiks, kas saistīt pārskatīt visdažādākais veidos. Nav šī briesmīgā naivisma iekšā, bet gluži otrādi. No mūsu garu mantām izriet, senči ļoti labi apzinās lielos ciklus. Lielos tālos ciklus, ka viņi apzinājās. Apzinājās pat viņu garumu. Apzinājās to nozīmi. Un kur viņiem nav, nevienā Latviju garumantā nav dot kaut kādi tie pārspilēm, ko piedēļ godā tie folkloristi. Es tā īsti nesaprotu, ko var teikt par cilvēku, kas ir ņirgāties par savu vectēju. Mans vectēs, viņš gan bija tāds stipri padomš, un vecām viņa tā bija vēl stulbāk. Ko es par tā cilvēku teikt? Droši. Bet tad to jāsaka vēl mūsu godātiem zinātniekiem. Šeit normāls vēl tā nesaka. Bet šī tieksme par katru cenu pazemot. Tas nav tā īsti. Un tad ir, kā sakot, šīs te varianti. Tev tā grāmatiņa ir, kā sakot, mans teiks tā grāmatiņa ilzē par zīlēšanu Ziemassvētkos. Viņu, tas bija šī pagrieziena momenta, uzskat, sākot jaunam gadam, kāds tad būs šis gads, un tad visi tie zīlēšanas veidi, kā tur uz ko skatīties, ko vērot tikai. Daudzos gadījumos ir simboliski stāstīt. Iziešana krustcelēs. Krustcel tas nav domās, teiksim, Pērnavs un Čapļevs krustojums. Bet krustceles tās ir krustceles, kur krustceles lielās enerģija plūsmas. Tas ir senās svētvietas. Tad uzskatīja, ka šis ir laiks, kad varētu izzināt, gūt izziņu, informāciju par to, kas notiekties. Būtībā tas bija darbs, tad klusu nakti iziet ārā, tad bija šī zintnieka darbības patiesajā saules pagrieziena punktā. Pirms lielās svinēšanas. Un ja mēs izlasām, teiksim, šīs te parašu ticējumus ar apziņu, kas jums šie simboliem ir slēpts, tad mēs iegūstam to, ka varam diezgan daudz darīt, un tas iemēģina. Zīlēšana vēl viena tāda lieta. Ja viņi nedod tiešo rezultātu, patreiz, nepasaka, neparāda, viņi rosina cilvēku domāt, kas man būtu jādara. Kas man jādara, kas man jāveic, kur man jālabojās, kur jāiet. Laimes liešana, ko tagad liekās, tāda mums senču nebija tā metāla alavas, kā lieta tas bija, vai svin tas bija dārgs priekštīkā kumiem pieejams, bet vasku gan lēja un skatījās.
Bet ko tas vasks, viņš jau šādas figūras, viņš rosina domāt. Visas zīmes rosina domāt, rosina darboties. Kas man būtu jādara, tas piepildītos. Jo visi šie pareģošana, zīlēšana, minēšana, viņa netika tiešā veidā. Un tieši veidi nav jāizprot. Jāizprot simboliski. Ja šis simbols izprotiet, nu tad jau jūs sākiet to domāt. Un tad domā jāsaskās, ko jums sāk domas ierosināts. Lai vai kas dzīvē griežās tā vai šit, jūs man jau domājat līdzi, kas man būtu jādara, tad tas piepildītos. Vai tieks, lai tas ļaunais nepiepildītos. Nu tā liekas, ka galvenais būtu pateikts. Tā, kādi jums jautā par šo tēmu? Nu, kad jūs vēl tā domājat, tad mēs iesākam iepriekšējās reizes tā lēnām teoriju par mūsu saitēm ar Veļu valsti, darbībām, kas tad notiekās, kādas sakarības ir. Bet kā mēs nonākam pie praktiskās zinātniecības? Gan visur praktiskās zinātniecības pasākumos mēs nonākam pie šita jēdziena par sasaitēm. Sasaitēm ar viņas saulu ar aizsaulu. Par ko mēs runāt? To mēs nekād nevaram apiet. Ja vienīgi neņemam, kā sakot, vulgāro materiālismu, kurš paziņo, ka nekur nekā vispār nav. Nu, tas ir galējība, kas saistam ar jau lieliem defektiem. Labi, jautājiet. Nu labi, tad laikam šodien tad šito tēmu mēs beidzam. Varam kaut kāds maz treniņus uztaisīt un padarboties. Nu, ko es mājas kaut ko darīt, trenēties, darboties. Ir tā, ret, kad iznāk vajadz to darīt. Kursos. Ja meitenīte, kā sakot, skolniecītē stundas laika apstājās sirds un viņa nokrīt zemē, viņa momentā zināja klāt pieiet, ja, kā sakot, tā savu enerģiju sirdi atkal iedarbināt, kamēr puikas aizskrēja uz telefonu, sauc ātro palīdzību, izglābtam bērnam dzīvību. Un vajadzība ir tā, teiksim, kad jums ir no šīs darbības jāapgūst. Jo tad, kad pienāks īpašā vajadzība, tad vēl trenēties laika nebūs. Tad jārīkos zibenīga momentā. Tā, nu varbūt, kā sakot, tagad tomēr ziemas laikā koki neguļ, koki turpina darboties, strādāt, saknītes ir vaļā. Un pamēt, kā sakot, ociņas pamīļot, pataustīt, ko katrs dod, stāsta, kā es viņus sajūtiet. Un ja jums labi veicās, nu tad neaizmirstiet paglāstīt puķītes mājās. Vai rociņu, vai skatu. Tās padarboties. Nu, un varbūt, kā sakot, sadalieties tā pāros, un mēs neesam labu laiku jau patronējušies aizsardzības ieslēgšana. Tātad, man liekas, ka laikam visi jaunie, kas pienāca klāt, to netrenējās. Tātad ir brīži, kad jums var uzbrukt, un jums jāmācās ieslēgt savu personīgo aizsardzību. Iedomājieties, ka jums tad ir
vai sēžot stāv, jums apkārt ir it kā domās novilkiet tādu apli, kur neviens netiek pāri. Viņš ir augsts, durstīgs, nepatīkams, neviens pāri netiek. Nu, tas tiešām prasa enerģijas atjūstas sprindzinājumu, vai, teiksim, jūsu biedrinu pārbaudi, kā tas izdevies realizēt. Esam to, otrāt pamēģināt. Nu, tas minūtes, kas kaut 8 notības koridorā. Tad pēc tam pārbaudums. Nu jā, tas kā te jūs, kā tuvojas ar rokām, kas vairs jūtā nejūt, ka šis augstums ir ieslēgts un ka negribam cilvēkam tuvoties. Tas var vienmēr noderēt, ir īpaši vēl vakarā mājās nākot sieviešu cilvēkam tas laiku pa laikam, lai Dievs dod, ka tas jums nekad nebūtu vajadzīgs. Būs ļoti priecīgs, tas ir nevajadzēja, iztikām. Bet daudz drošāk iztikti, tad, ja jūs zināt, kā to izdarīt. Labi, tad tā sakot, šī daļa beigusies ir un